Ārstu ieteikums ļoti bieži ir kustēties, bet reti, kad tiek paskaidrots, ko tad īsti nozīmē kustēties. Ja cilvēkiem jāuzlabo sava veselība ar treniņiem, vai tu varētu paskaidrot sīkāk, kas zem šī te vārda kustēties slēpjas? Jā, gribētu aicināt ārstus biežāk un vairāk pievērst uzmanību tam un iedrošināt cilvēkus uz fiziskajām aktivitātēm. Pietrūkst detalizētāk izskaidrošanu, jo tas ir ārkārtīgi plašs jēdziens, bet rekomendācijas un vadlīnijas mums pasaka to, ka mums ir aerobā slodze, vismaz 150 minūtes nedēļā mērens intensitātes aerobā slodze, vai arī 75 minūtes, kas ir nedaudz īsāk, ir augstākas intensitātes aerobā slodze, un kas var būt sadalīta, piemēram, arī intervālu veidā. Iedod kādu piemēru. Jā, un mēs ņemam līdzi pulksteni, skatāmies laiku, un mēs 3 minūtes soļojam lēni, 4 minūtes mēs soļojam ātrāk. Un šo te principu mēs cenšamies atkārtot 4 reizes, un tas būtu rekomendēts darīt šādu principu 2 reizes nedēļā. Pārējās dienas tad mēs varam doties mierīgākā, sev tādā patīkamākā pastaigā. 4 minūtes tā ir ļoti labi aprēķināta, izkalkulēta intervālu darbība, kas tad sniedz tādu optimālu rezultātu kardiovaskulārai sistēmai.